Pagājušā nedēļa optimismu noskaņas dominē visās 3 Baltijas biržās, kur straujākais indeksa kāpums tieši mūsu Rīgas biržā. Tas nedēļas laika sasniedza 4,5%, kur OMXV un OMXT nedēļas laika pielika 2,5% un 0,7% attiecīgi. Kaimiņu biržas aktivitāte bija liela, kur Tallinas biržas nedēļas apgrozījums pārsniedz 5 miljonus eiro. Investoru uzmanības centrā Igaunijas biržā bija Olimpika un Tallink akcijas, kā jau ierasti. Varu teikt arī, ka šīs divas kompānijas nedēļas laika publicēja savus ceturkšņa rezultātus. Tomēr lielu ažiotāžu šie rādītāji neveicināja. Daudz interesantāka bija tirzniecība mūsu Nasdaq OMX Rīga biržā. Tur jau otru nedēļu pēc kārtas mēs varam redzēt ļoti lielu apgrozījumu, kurš ir reizēm lielāks nekā ierasti 100,000 latu. Tā pagājušā nedēļa apgrozījums pārsniedza 800,000 latus un gandrīz sasniedz 900,000 latus. Tik liela aktivitāte ir skaidrojama ar vairākiem liela apjoma darījuma ar Ventspils naftas akcijām. Jau otru nedēļu pēc kārtas Ventspils naftas akcijas atrodas investoru uzmanības centrā. Un tieši ar šo akciju pašlaik notiek vislielāks darījuma apjoms. Ja es analizēju šos darījumus, tad varu teikt, ka investoru tik lielas aktivitātes pamatā ir tieši darījumi. Tieši darījumi tiek slēgti par cenu daudz lielāku nekā pašreizēja tirgus cena. Tā pagājuši trešdien, ceturtdien un piekdien tieši darījumi bija noslēgti par cenu 1,80 līdz 2 lati. Tieši darījumi bija diezgan liela apjoma, 50,000 akciju uz vienu darījumu un vairāk. Un, ja es analizēju bišķiņ dziļāk tos darījumus, tad es varu teikt, ka visi šie darījumi bija inicēti no viena biržas biedra puses. Līdz ar to diezgan droši var pateikt, ka šobrīd mēs redzam Ventspils naftas akciju īpašnieku maiņu, kur akcijas akumulējas potenciāli viena investoru puse. Viena pat pircēja puse, mēs varētu teikt. Tieši darījumi ir arī tas faktors, kurš veicina akcijas cenas kāpumu. Tā pēdējo 2 nedēļu laikā mēs redzējām Ventspils naftas akcijas cenas kāpumu pār 20% katru nedēļu, kur apgrozījums ar šo akciju sasniedza 1 miljonu eiro katru nedēļu. Diezgan droši varu pateikt, ka Ventspils nafta būs arī tā akcija, kura paliks investoru uzmanības centra arī šonedēļ.